Kā es dzeru ūdeni? No rīta, pieceļoties tukšā dušā, es izdzeru 640 ml siltu sārmainu, dzīvu koralmainu ūdenīti. To es dzeru apmēram stundu, pusotru, lēnām izbaudot pa malciņām. Ūdens ir jāpārtrauc dzert apmēram, kādas 15 minūtes, mazākais, pirms ēšanas, un var atsākt viņu dzert atkal kaut kādu stundu, pusotra pēc ēšanas, jo tad, kad kuģītis gramo pārtiku, tad tur jābūt ir skābai videi. Ūdens daudzumu nosaka pēc svara. Ja cilvēkam apmēram uz 1 kilogramu viņa svārā ir 30-40 ml ūdens jāizdzer. Mans svars ir 57 kg. Es dienā izdzeru apmēram 1 litru 800 ml aptuveni. Ja ir karsts vai man ir kāda pirts paredzēta, vai kad tiek vairāk arī svīsts kaut kur, vai fiziski slodzīts kaut kāds, tad es izdzeru apmēram 2 litru vai pat bišķiņu vairāk. Tā kā, un arī atceramies par to, ka dzerot ūdeni, mums ir jādomā labas domas, jo ūdens arī enerģiju vada. Priekā!